pastāstīšu par ceļošanu, par to, cik daudz var iespiest vienā gadā, pusgadā, ja esi fleksibls, ja tev ir brīvs grafiks, tu ceļo un strādā attālināti, tu strādā sev, tu strādā kā freelanceris. Nesen rakstīju sevi grāmatai nodaļu par 2021. gadu, vairākas nodaļas, un pašam bija neticami skatīties uz tiem skaitļiem, sanāca meklēt e-pastā vecās biļetes un rezervācijas, lai pārbaudītu un sevi pārliecinātu, ka tiešām tā bija. Skat, 2021. gads, tas ir Covid. Covid sākās 20. 21. gads, pavasaris, parādās iespēja ceļot atkal pēc ilgākā pauzes, ir kaut kādas valstis, kur var braukti. Mēs ar Runu izdomājām, brauksim uz Turciju un Gruziju. Pavasarī braucam, šķiet, ka aprīlis, maijs, beigās pagarinām to palikšanu un sanāk 2,5 mēneši. Atbraucam atpakaļ jūnija beigas. Man liekas, ka pēc jāņem pat jau. Jūnija beigas, tad ir jūlijas. Jūlija beigās sanāk 1 mēnesi pēc tā. Es izdomāju, ka vajag realizēt to, ko man vajag gribējās, un aizbraukt ar riteni uz Igauniju. Es to daru. Jūlija pašas beigas, tātad 1 mēnesi vēlāk, pēc tās Grūzijas, Turcijas, izdaru gandrīz 2 nedēļas. Augustā kaut kādā vidū esmu atpakaļ, un es nezinu kā, bet es izdomāju, kā būtu aizbraukt uz Pakistānu. Šoruden, drīz, tūlīt. Nopērku biļetes. Augustā nopērku uz oktobrī, tātad pēc 2 mēnešiem braucu uz Pakistānu. Te pašā laikā, te pašā gadā, augustā esmu no Igaunijas atpakaļ, septembrī mēs braucam uz Maltu, jo mēs atradām lētas biļetes, braucam paskatīties, kā ir Maltā. Nekad neesam bijuši uz nedēļu. Esot lidmašīnā uz Maltu, es paskatos, vai Una paskatās internetā un pamanām lētas biļetes uz Maljorku, kas ir kaut kādas 3 dienas pēc mūsu atgriešanās no Maltas. Nopērkam. Tur sanāca tāds bišķiņ fails un sanāca, ka vajadzēja tur biļetes pārrezervēt, bet fakts ir tāds, ka mēs aizbraucām gan uz Maljorku, gan uz Maltu septembrī, gan uz Maljorku dažas dienas vēlāk. Oktobris. Oktobrī man jābrauc uz Pakistānu, bet mēs jau paspējam nopirkt biļetes uz Meksiku un Brazīliju. Tieši tā. Nopērkam tās biļetes uz Meksiku uz janvāri un Brazīliju februāri. Tā kā atbraucam no Meksikas atpakaļ un pēc nedēļas uz Brazīliju prom. Bet es aizbraucu uz Pakistānu. Uz Pakistānā es pavadu 1 mēnesi no oktobra, kur 10. 11. līdz novembrim 10. 11. Atbraucu atpakaļ no Pakistānas novembra vidū. Un es saku, hei, tu taču sen gribēji braukt uz Ēģipti, vai arī Una varbūt to kaut ko teica, kaut ko prasīja. Un mēs tādi, braucam tad uz to Ēģipti uz 16 dienām, manuprāt. Aizbraucām decembrī uz Ēģipti. Jā, un tas bija 2021. gads, un tad 22. gadā janvāris sākās ar Meksiku, fantastisku ceļojumu pāri visai Meksikai, atpakaļ uz Rīgu un uz Brazīliju, uz 4 nedēļām Rio, kopā 6. Tik daudz var izdarīt, ja tev ir brīva tava plānošana darbam, ka tu vari pielāgot, kā tu gribi, un, ja gribās ceļot, jo es par to rakstu arī grāmatā, ka nav jau tā, ka notika kaut kas īpašs un mums pēkšņi parādījās kaut kādi, sponsori vai līdzekļi. Nē, mēs vienkārši gribējām un acīm redzot neko citu vispār netērējam tajā gadā, kā tikai lai ceļotu. Bet tagad, kad tu atceries un domā, neticami pat pašam sev.